Valdnieks Šiva, būdams apmierināts ar Saturna ziedojumu, piedāvājumiem un askēzēm, kurām tas bija nodevies Banares pilsētā Gangas krastos, padarīja viņu par vienu no debesu spīdekļiem, bet Saturns nesaudzēja pat šo savu labvēli. Kad Šivam piedzima dēls Ganešs, tā māte Parvatī vēlējās savu dēlu parādīt Saturnam. Saturns pieklājīgi atteicās, tomēr Parvatī uzstāja, un Saturns negribot ar vienu savu aci palūkojās uz bērnu, un tajā pat mirklī Ganeša galva pārvērtās pelnos. Lai Parvatī savās dusmās neiznīcinātu visu visumu, valdnieks Višnu uzsēdies mugurā savam ērglim Garudam devās lidojumā uz ziemeļiem. Tur viņš atrada ziloni, kurš bija novārdis no dedzīgām mīlas spēlēm kopā ar savu draudzeni, nocirtam galvu un atgriezies kopā ar to atpakaļ, pielika šo ziloņu galvu pie Ganeša rompja. Ja nevēlies, lai Saturns tev izpost visu tavu dzīvi, kā tas notika ar daudziem citiem, tad sēsdienās tev jāveic ziedojumu piedāvāšana. Un tas ir jādara tādam Saturna tēlu priekšā, kurš veidots metālā, un jāpiedāvā tam melnās sezama sēklas, sezama eļļa un cukurs. Un ar tādām pat dāvanām ir jāaplēno arī trūkumcietējus. No visas sirds es klanos savu valdnieku Saturnu priekšā, kur krāsa ir tik melna kā kadžals. Kadžals ir dziedniecisks krēms, kas sastāv no kampara un rīcnējas, un kuram ir dziļa melna krāsa. Ir dziļā cieņā klanos saules un ēnas dēlu, kā arī valdnieku Jamas brāļa priekšā. Tā priekšā, kurš pats ir nāvis un taisnprātības valdnieks.